Latvija ir maza un tā ir mūsu problēma. Mums nepietiek cilvēku, lai varētu attīstīties biznesa, tirgus, masa un naudas, līdz ar to arī nav daudz. Pat partijas pie mums ir skaitliski mazas, neraugoties uz to, ka šo partiju ir daudz un teikšana vienai vai otrai no tām ir noteicoša. Tāpēc gluži dabiski ir sabiedrības vēlme redzēt dažas, skaitliski lielākas partijas ar nopietnu ideoloģisko un ekonomisko piedāvājumu, nevis riekšavu, kašķīgu, gauži līdzīgu sīkpartiju. Šo tēzi beidzamajā laikā publiski skandē Vienotība, kas pat radusies aplūstot 3 politiskiem spēkiem. Un tieši Vienotība ir kopīgā labējo partiju sāraksta idejas autore. Laba doma, jūs teiksiet, var būt, tikai citas partijas kaut kā ar degošām acīm par to nepriecājas. Mūsu skatījumā, startējot atsevišķi tās partijas, kuru iekļūšana ir droši prognozējama, kuriem nav jautājums par 5% pārvarēšanu, startējot atsevišķi kopumā iegūst lielāku balsu skaitu. Vispār jau aritmētika pareizi. Nav jau pierādīts, ka viens kopējs saraksts nes vairāk balsu nekā individuālie partiju starti. Taču Raivja Dzintara teiktais atbilst patiesībai tikai tad, ja ir skaidri nodalīts vēlētāju simpātijas. Nacionālajā apvienībā ir tādi vēlētāji, kuri par sarakstu, kur atrodas atsevišķas vienotības personas, nebalsot ne par ko. Līdz ar to vai viņi nedobalsot vispār, vai būtu kāds protesta balsojums. Arī mēs pētot redzam, ka diezgan skaidri ir tā grupiņa, kas ir gatava balsot par Nacionālo apvienību, un ir pietiekami liela daļa latviski runājošā, labēji domājoša elektorāta, kurš ir gatavs par mūsu partijām, vairs tik precīzi neiedalot, vai tā ir Vienotība, vai tas ir neliels daudzums arī Zetlera reforma vai tagad reforma partija. Tātad par kaut kādu vienotu nacionālo spēku sarakstu vairs runa būt nevar. Jautājums ir tikai, vai Vienotība startēs ar reformu partiju. Uz Vienotības platformas, protams. Ievērojot, kā Zaķa kungs teica, neliels daudzums reformu partijas cilvēku. Tātad lielais brālis laipni sauc pie sevis mazo brāli. Tas vien jau ir tā kaut kas savādi. Kurš gan sevi cienošs politiskais spēks gribēs atļaut sev pazemot. Arī eksperti saka, ka kopējā saraksta īstenošana ir maz iespējama daudz apsvērumu dēļ. Kaut vai tāpēc, ka arī pašlaik koalīcijā nevalda īsta uzticēšanās. Personiskas antipātijas, politiska greizsirdība, šīs lietas taču nav zudušas. Ir diezgan grūti iedomāties, ka Rīgas domas vēlēšanās, kur ļoti liela nozīme ir tam, kurš iegūs kontroli pār Rīgas resursiem, šis jautājums varētu tikt ignorēts. Procesā iesaistīties skaidra lieta saka, ka ir lietas, kas stāv pāri sīkiem ikdienas kašķiem. Ja politiskais spēks, kurš piedalās vēlēšanās, mūsu vai mums līdzīgi domājoša elektorāta segmentā netiek pāri 5%, loģiski, ka tās balsis sadalās starp visām iekļuvušajām partijām. Tas faktiski nozīmē, ka viena daļa latviešu vēlētāju balsu negribot pārkritīs arī, piemēram, Saskaņas centram. Ja mērķis ir pēc iespējas mobilizēt šīs latviešu balsis, lai nekas neaiziet zudumā, neviens grauds nenokrīt kaut kur zemē, tad arī tas ir nejēdzīgi, jo piedāvājot šādu vienu sarakstu, visticamākais būs cilvēki, kuriem tas nešķiet pievilcīgs, un viņi nobalsos par kaut kādu sīku partiju. Īsāk sakot, ja vēlētājs būs atstāts bez izvēles, tā sakot, vai tu par Ušakovu balso, vai arī par mūsu kopīgo sarakstu, kur pa gabaliņam ir no visa kā, bet toties latviska. Tātad, ja nebūs izvēles, var gadīties, ka notiek protesta balsojums. Un, zināt, šajās vēlēšanās izskatās, ka tā saucamais neitrālais spēks arī būs zaļās partijas saraksts. Zaļas idejas taču nav peļams, drīzāk pat otrādi. Ja raugamies uz procesiem reāli, taču ir skaidrs, ka kopīgs saraksts ir glābšanas riņķis reformu partijai. Par brīnumu tā gan saka, kā ar pašapziņas trūkumu nesirkst un ir izrēķinājusi, ka var tikt domai arī solo. Protams, mums šobrīd reitings ir zems, bet mēs diezgan liels pūliņus pieliekam gan ministrijās, gan saimā strādājot un arī strādājot ar komunikāciju ar vēlētāju, lai to situāciju labotu. Mēs zinām, ka mums ir savs vēlētājs jāiekaro, jāpierāda viņam tas, un mēs domājam, ka mums tam ir pietiekami daudz laika, lai mēs spētu Rīgā veiksmīgi nostartēt. Ja? No optimismas jau dzīvē ļoti nepieciešama lieta arī politikā, bez tā labāk nemaz nelīst. Es gan domāju, ka starts kopā ar Vienotību reformu partijai ir ļoti vajadzīgs. Bijām runājuši par to, ka septembra laikā mums vajadzētu tikt pilnīgā skaidrībā. Zetlera reforma partija vai tagad reforma partija mēģina meklēt kaut kādus ieganstus, raugi, vai tas ir sadalījums, kādu proporciju varētu piedāvāt, vai tas ir kaut kādi citi detaļas jau jautājumi. Šobrīd ir izvirzījuši priekšplānā un saka, ka iespējams, ka nē, tāpēc kā un sauc kaut kādas mazās lietas. Līdz šim publiski izskanēs informācija par proporciju 3:1. Ja?
Mēs esam arī publiski pauduši savu viedokli par šo proporciju, ka mūsuprāt, ka tā tomēr nav līdzvērtīgas partnerības attiecība, un tie savukārt ir vienīgie noteikumi, kuriem mēs būtu vispār teorētiski gatavi apspriest to, ka tomēr tā ir līdzvērtīga partnerība. Ja? Koķetē abas partijas kā ģimnāzijas Audzēknes kafejnīcā, lai gan drīzāk jau stīvēšanās pamatā ir racionāls aprēķins, kurš apspēlēs kuru, kam nervi būs stiprāk un kurš pirmais pamirkšķinās, tas zaudēs. Tiesa, ir jau arī citas nianses ar daudz dziļāku politisku intrigu. Vienotībai šobrīd nav skaidri redzama Rīgas mēra kandidāta, nav spēcīga kandidāta. Ļoti iespējams, ka caur Reformu partijas iesaistīšanu viņi saredz kādu cilvēku no Reformu partijas vai ap Reformu partiju, kurš varētu būt šāds mēra kandidāts. Jā. Tādā veidā tiek risināta līderu problēma. Un ilgtermiņā, jā, tā, protams, varētu būt šī Reformu partijas tāda lēna uzsūkšana. Tātad, rezumējot, ja kopīgais saraksts būs, tad to veidos tikai Vienotība un Reformu partija. Un arī tas vēl nav zvanīts. Godīgi sakot, 50/50. Jo es redzu pietiekami daudz neatbildētu jautājumu. Ir pilnīgi skaidrs, ka tāda vienota saraksta nebūs. Gala lēmums nav pieņemts. Gala lēmums tiks pieņemts pēc domes 20. oktobrī. Es domāju, nākamā valdes sēdē būs lēmums.